Sveiki, sportveida skatītāji! Šodien ir pēc mūsu treniņa plāna pienācis pirmais treniņš, kas ir krūšu treniņš. Krūtis un biceps, jā. Presīt, kā vienmēr pieslēgsim beigās. Par cik vedra presi vingrinājumi ir tādi paši kā parasti mums, tos mēs droši neiekļausim video, bet parādīsim svarīgāko, tas ir to, ko mēs vēl neesam rādījuši, krūšu treniņu un biceps treniņu. Jā, tad skatāmies, sekojam līdzi, redzēsim video, kā iet Jānim uz priekšu, varbūt Jānim pāris vārdos var pastāstīt, kā tev līdz šim ir gājis. Jau pagājis kāds laiks, ko tu trenējies, ko pirmie iespaidi? Sveiciens visiem skatītājiem. Pirmais ir pagājuši mēnesis kaut kur. Jā, mēnesis, aptuveni, jā, mēnesis. Kopumā ir uzaudzēti aptuveni 5, varbūt kaut kādi 6. Jā, kilogramiņi. Es domāju, tas ir normāli. Vai jūs kādu domājat, tas ir normāli? Sākumā tas, protams, ir normāli. Tāpatās kā daudz, kas ir metuši svaru, lieko ķermeni svaru, zina, ka pirmajā nedēļā un pirmajās 2 nedēļās kaut kas baigi uzkrīt un nokrīt. Tāpatās arī, tad, kad mēs cenšamies uzaudzēt masu, sākumā, protams, tas svars aug ātri, un arī Jānis man pāris reizes jau šonadēļ ir izziņās un čatā minējis, ka viņam tas svars neaug vairs un tā tālāk, un prasa, kas notic. Es saku, visi kārtībā, vienkārši, un tas pirmais moments, kad tu izmainīji savu ēšanas paradumu, sāc trenēties tā tālāk, protams, ir ātrais cēliens augšā, un pēc tam viss ir tādā, kā saka, plato fāzē. Protams, līdz zināmam mirklim, kad mēs atkal pamēģināsim kaut ko jaunu un redzēsim, kas no tā iznāks. Tā kā skatāmies video. Aiziet. Pirmais iesildošais vingrinājums izvērsiena hantelēm uz taisna sola, 2 piegājieni, 20 atkārtojumi. Svaru neņemam lielu, 8, maksimums 10 kg. Vienkārši piepumpējam krūtis, atpūtas ar abām piegājieniem, ņemam maziņu. Tīri tā, sagatavojam sev darbam un tad ejam uz hanteļu spiešanu. Pirmais reālais treniņu programmas vingrinājums krūtīm ir spiešana ar hantelēm. Solis pacels mazliet inkalainā, uz plus mīnus 30 grādi, ne vairāk. Un redzam, Jānis iesildās ar 20 kg. Pirmais piegājiens 15 reizes, tīri, lai saprastu nākamos darba svarus, kādu mēs iesim uz priekšu. Neforsējam, vingrinājam vēl daudz priekšā. Pārējiem jau uz mazliet smagākiem svariem un 12 atkārtojumi. Iešu tolīt Jānim jau palīgā. Otrais darba vingrinājums – spiešana trenžierī, jeb angliski chest press. Būtībā, ja jums gadījumā trenžieru zālē, ko jūs apmeklējat, nav šis trenžieris, tad izpildām vienkārši parasto bench press, jeb spiešana guļas ar stieni. Nelaikam lielu svaru, 50-60 kg puišiem vienkārši spiežam. Un ko es gribēju piebilst, taisīsim mēs ar 45 sekundžu atpūtas pauzēm un ejam uz nākamo piegājienu. Darīsim manā treniņa metodē vienkārši ātri, intensīvi. Ar nelieliem svariem, bet vienkārši turam intensitāti. Noslēdzošais krūšu treniņu vingrinājums crossovers blokā, paralēlā līmenī pleciem. Kāpēc paralēlā? Tāpēc, ka principā mid-chest, jeb vidējā krūšu daļa, tā ir tā, ko mēs pagaidām. Un ir lielākoties cilvēki nodarbina vismazāk. Protams, vēl ir upper chest, bet tām parasti visi piesako un izlaiž mid-chest, aizmirst par to, jo benchpressā trenējas apakšējā daļa krūtīm. Te mēs trenējam tieši mid-chest. Tāpat kā iepriekšējā vingrinājumā ņemam pauzi tikai 45 sekundes un laižam uz priekšu 4 piegājieni tādā garā, 45 sekundes atpūt tikai. Intensitāte, līdz ar to arī padedzinām kaut ko lieko, to, ko mums nevajag, bet attīstam muskultūru. Aiziet jau otrais darba piegājiens mūsu bicepsa vingrinājumā. Pirmajā pēc kārtas roku saliekšanas sēdus. Kas ir svarīgi šajā vingrinājumā, viena nianse, mēs roku aizmugurējā daļu, jeb šo tricepsu, atstutējam pret saviem spārniem, muguras platiem muskuļiem. Protams, ja mums attiecīgi tādi ir jau pietiekami liela uztrenēti, ja nē, tad mēģinām attiecīgi vienkārši, ja mēs esam šaurāki torsā, tad vienkārši atstutējam tricepsus pret pašu sola malām. Jānis jau izpilda 20 atkārtojumus, jeb 10 katrai rokai. Un tālāk sekojam, ņemam lielāku svaru un audzējam uz augšu. Atkal standarta piramīdā uz leju ejam vienkārši.
Otrais vingrinājums bicepsam klasiskā roka saliekšanā ar taisno stieni. Biceps curls. Iesākumā 12 atkārtojumi. Saprotam darbu svaru, tad liekam maksimumu un 3 piegājienu pa 8 atkārtojumiem. Sākam 3 reālos darba piegājienus šajā vingrinājumā. Uzlikusiešam katrā pusē stienim 10 kg. Un aiziet, Jānis mēģinās izspiest 8 reizes. Skatīsimies, maksimums vai nav maksimums. Un pēdējais vingrinājums bicepsām, single arm preacher curls, kas ir svarīgi šajā vingrinājumā, elkoni noliekot uz sola, mazliet pavirzam uz ķermeņa iekšpusi, uz iekšējo pusi. Tas ir tāpēc, lai vienkārši nodarbinātu visu bicepsa, abas biceps galvas, ne tikai ārējo. Jānis izpild pēdējo piegājienu, single arm preacher curlos. Pirmā roka, tūlīt būs otrā roka, un tad tas, ko esmu iekļauts viņam programmā, ir katru reizi pēc viņa paša izvēles viens vingrinājums bicepsam, ar ko viņš uzreiz pēc šī tūlīt piedzīs vienkārši rokas, kā saka, līdz maksimumam, līdz nemaņai. Tūlīt redzēsim, ko Jānis būs izvēlējies šoreiz, un ar ko viņš sev, kā saka, piebeigs rokas. Nomet Jānis svaru un turpina. Kamēr Jānis nomet svaru, tātad mēs redzam, ko Jānis šodien ir izvēlējies kā savu beidzamo biceps vingrinājumu. Kā saka angļuiski teiktu, killer exercise. Tad, nu re, Jānis līdz pašam galam piedzen rokas. Nu ko, tātad trešais treniņš man personīgi kopā Jāni ir aizvadīts, Jānim manā pavadībā. Progress, principā, kā Jānis video sākumā minēja, ir audzis. Svars Jānim ir uz svariem rādās lielāks. Darba svari, kā mēs noskaidrojam arī ar treniņā, tagad ir Jānim auguši arī no pirmajām reizēm, kā viņš man atskaitījās. Tāpēc, domāju, progress iet ok. Ja kādam varbūt liekas, ka tā programma ir viegla vai iesācēja, tad tā, principā, tā arī ir. Jānis ir iesācējs, kurā gadījumā šajā sportā. Mēs viņam netaisīsim kaut kādu Roniju Kolmanu vai Arnoldu Švarcnegeru svarīgi slavenos bicepsa vingrinājumus un setus un gigantu setus. Mēs reāli pamazām, mierīgā garā, pareizi veidojam ķermeni, izbeidzot no traumām. Un es domāju, Jāni, ko tu vari pēc treniņa mums piebilst? Foršs treniņš, man patīk. Ja godīgi, man krūtis visvairāk arī patīk kačāt. Biceps, tā, bet krūtis, es varētu katru dienu laikam krūtis močīt. Tā ir tā diena, bet tu jūti, ka viņa pielējās ar asinīm, tāda patīkama sajūta. Un vispār man patīk tā sajūta, kad ir muskuļos sāpes. Mazais jociņš, Jāni patīk trenēt krūtis, tad varbūt viņam jāiet uz Men's Physique. Jā, bet labi, Men's Physique čaļi neapvainoties, arī pats esmu tur startējis. Ir vienkārši melnais humoriņš. Tā kā paldies, ka skatījāties, un turpinājums sekos. Būs jauna video kopā ar mani un Jāni. Tāpatās arī Jānis dosies kaut kur ciemos pie kāda, kā jau mēs solījām. Pavisam drīz, tā kā sekojam līdzi.